Čau, čau! Šī nelielā video mērķis ir tev pastāstīt, kā es varu tevi atbalstīt, ja tev būtu nepieciešama palīdzība ceļā uz veselību. Un tie ir trīs veidi. Pirmais, tās ir individuālās uztura un veselības konsultācijas. Kopš 2021. gadā es ieguvu savu profesionālo bakalaura grādu ar uzturu speciālista kvalifikāciju. Tātad es ar cilvēkiem darbojos, konsultēju kā uztura speciāliste ar savu īpašu mīļo jomu, jeb specializāciju GAPS uzturs. GAPS uzturs ir samazināta ogļhidrāta satura uztura terapija, kas ir lielisks ceļš, kā vispirms salabojot gremošanas traktu, kuņģa zānu traktu darbību, mēs varam aizsniegt cilvēku ķermenī gan fizisko, gan mentālo veselību, par ko arī stāstā abas GAPS grāmatas. Un, lai pie manis pieteiktos uz konsultācijām, ir jāpiesakās man individuāli, personīgi, vai WhatsAppā, vai sociālos tīklos, vai zem šī video, vai rakstot uz e-pastu. Es pieņemu klīnikā, terapijas centrā skaņas un mūzika. Un konsultācijas tātad iespējams ir klātienē šajā klīnikā, un konsultācijas iespējams arī attālināti Zoom formātā, kas dod iespēju cilvēkiem vai nu tālu no Rīgas, vai nu ārpus Latvijas, arī kopā ar mani darboties, es varu būt atbalsts, un Zoom konsultācijām īstenībā ir pievienotais bonus, jo mēs varam šo sarunu ierakstīt, un pēc konsultācijas, ja cilvēkam tas arī palīdzoši noderīgi, es varu šo ierakstu cilvēkam atsūtīt e-pastā. Un, jo es konsultācijās runāju daudz, skaidroju gan savu sapratni, gan to, ko es redzu, gan gribu parādīt virzienu, parādīt ceļu, ko es uzskatu, saprotu kā ceļu uz veselību, izskaidrot, kāpēc, pamatot, lai cilvēkam ne tikai mehāniskā vēlme kaut ko ievērot pēc konsultācijas, tā kā pildot norādījumus, bet lai cilvēkam veidojās sapratne, un ar laiku mans atbalsts vairs nav nepieciešams. Tātad es konsultācijās cenšos iedot nevis zivi, nevis gatavu ēdienkarti, ko ēst pirmdien, otrdien, trešdien un tā tālāk. Es iedodu sapratni par produktu grupām, kas ved uz veselību, kas ved uz slimību, lai cilvēkam pašam veidojās sapratne un ir atbildība turpmāk savu ēdienkarti sarevidēt tā, kā dara tieši viņam vislabāk. Un arī liela daļa konsultācijas ir šī motivējošā daļa, kas nozīmē, ka es cilvēkam parādu, kas tad īstenībā ir atbildīgs par viņa paša, vai attiecīgi bērnu veselību, kad neviens jau mūs nenāks glābt. Un pašiem vien mums būs par sevi un par savu uzturu arī un par savu veselību jārūpējas, un jo ātrāk mēs to saprotam, jo labāk šim cilvēkam. Tātad, jā, manas konsultācijas ir visai apjomīgas laika ziņā, gan klātienē, gan Zoomā, un tāpēc nereti pēc konsultācijām cilvēkiem ir šī lielā pilnā galva ar informāciju, ja daudz ir arī jaunā. Un tāpēc šis ieraksts Zoom konsultācijas versijā ir ļoti palīdzošs pēc laika, kad viss ir nosēdies, cilvēks ir pārdomājis, kas noderēja, kas varbūt nē, paklausīties vēlreiz šo sarunu, un tad, lai būtu atkal enerģija un motivācija darboties savas veselības labā. Tātad konsultācijas ir viens šis formāts. Konsultācijā mēs galvenokārt, es kā uzturu speciāliste, tātad mēs runāsimies visvairāk par uzturu un kuņģa zānu trakta veselību, kas atbild par to, kā mēs uzturu varam izmantot savai veselībai, bet man piemīt super spēja paskatīties uz tavu veselības stāstu kopumā un tā kā nedaudz atzūmējot, varbūt atrast kādas mums kopīgā sarunā, atrast kādas kopsakarības un skaidrojumus, kāpēc ir šobrīd tieši tā, kā ir. Lūk, tas ir viens formāts. Otrs formāts ir GAPS uztura apmācības. Tās notiek, tā kā es esmu pirmā un pieredzējušākā GAPS uztura konsultante Latvijā. Tagad mums ir arī jau vēl viena GAPS konsultante, kas ir ļoti
priecīgi zināt, ka GAPS terapijā vēršas plašumā, un arī citi cilvēki bez manis ir izrādījuši interesi mācīties un apgūt GAPS konsultanta, tā teikt, šo te profesionālo ievirzi. Un tātad es esmu GAPS konsultante Latvijā ar 10 gadu pieredzi, un līdz ar to es par savu misiju uzskatu palīdzēt cilvēkiem apgūt šo GAPS uztura terapiju, gan teorijā, gan galvenokārt praksē. Un, ja tā var teikt, pateicoties pandēmijai, kur pirms tam bija ļoti daudz man ielūgumu uz dažādām pilsētām ar semināriem, webināriem, lekcijām par GAPS uzturu stāstīt cilvēkiem, lūk, pandēmija ieviesa savas korekcijas, un mums daudziem bija jāiemācās pāriet uz darbu virtuālajā vidē, jeb attālināti. Un tas bija tāds, varbūt neviegls toreiz pamudinājums, stimuls, atrast veidus, kā atbalstīt cilvēkus, kad mēs nevaram klātienē satikties. Un radās doma par šīm grupām, GAPS apmācību grupām, kur vispirms izveidoju intro GAPS izaicinājuma apmācību kursu, kas saucās Sakārto vēdru, sakārto veselību. Un jau ir notikušas, šo video es runāju 2024. gada 30. augustā, līdz šim ir notikušas jau 11 intro GAPS izaicinājumu grupas. Tātad šo 3 gadu laikā ļoti daudz cilvēki ir šādu kursu pabeiguši, absolvējuši, un es gribu ticēt, turpina savu ceļu uz veselību ar jau lielāku, dziļāku sapratni par uztura nozīmi veselībā. Un tātad šāds intro GAPS izaicinājums joprojām notiek 2 reizes gadā. Un tie mēneši, kuros mēs to darām, ir aprīlis un novembris, jo tie mēneši ir 30 dienu tātad kalendāru, un tas ir ideāls tā kā laika nogrieznis, kurā parādīt kā demo versijā, ko šis uztura plāns nozīmē, kā tas praktiski notiek. Un tātad pagaidām nav domas pārtraukt šādas apmācības, tāpēc būs arī rudenī, būs arī novembrī, būs atkal aprīlī. Un tā kā, ja tas ir nepieciešams, ja tas ir uzrunājoši, abu kursu apraksti ir pieejami internetā manā mājaslapā silvijābele.com. Tā kā var atrast cilvēks sev piemērotāko veidu. Tātad šis intro GAPS ir grūtāks veids, kur mēs tiešām mēneša ietvaros gan apgūstam ļoti daudz teoriju, gan ejam uzreiz uz 100% darīšanu, lai katrs cilvēks varētu dabūt labākos mērķus savai veselībai šī kursa ietvaros. Un otrs kurs, tas ir nesenāks. Šobrīd mums notiek 5. grupa, 5. iesaukums. Šī grupa saucās Vesels ar ēdienu. Un tas ir 3 mēnešu kurs, kuram arī ir 2 iesaukumi gadā. Gada griezumā skatoties, 1. grupa ir 2. janvāris starta poga, un mēs strādājam kopā 3 mēnešus. Tātad apmācību programma ir 3 mēnešiem paredzēta, saplānota, un vēl ir ekstra mēnesis, vēl papildus mēnesis kā bonus cilvēkiem, lai varētu mierīgā tempā visu lekciju materiālu un darīšanu un uzdevumus izpildīt un tā kā ar godu nobeigt visas apmācības. Un otrs iesaukums ir 1. augustā. Tātad mēs tagad darbojamies augusts, septembris, oktobris, un novembris būs ekstra papildus mēnesis. Tātad kopā mēs darbojamies šajās Vesels ar ēdienu apmācību grupās, kopā mēs darbojamies 4 mēnešus. Abi šie grupu formāti, abi šīs GAPS apmācības virtuāli, attālināti notiek Facebook platformā, mēs darbojamies slēgtā vidē, un cilvēki ļoti, ļoti novērtē tieši šo grupas enerģiju. Jo grāmatu jau mēs katrs varam mājās izlasīt un produktu sarakstiņus atrast un it kā apņemties ievērot veselīgu uzturu principus vai no pirmdienas vai no jaunā gada, bet drīz vien varbūt vienītī to darot, tā motivācija sāk šķobīties un ar laiku tā darīšana apsīkst. Tāpēc grupas jauda un lielā vērtība ir tieši kopīgā darīšanā. Abu grupu tātad ietvaros es gan mācu teoriju par GAPS, kā to skaidro GAPS autore, dr. Nataša Kemble-McBride, gan arī es papildinu šo saturu un skaidroju, rādu arī savu sapratni par veselību, dalos atklāt ar savu pieredzi, kādreiz minu anonīmā veidā kādus pacientu stāstus, ļoti bieži pieminu savus bērnus vai savu mammu vai savu tēti, tā kā tādus ilustratīvus piemērus, kas man arī ir devuši iespēju mācīties.
Tātad, jā, grupu apmācības, un tāda abi formāti notiek joprojām plānoti 2 reizes gadā. Parasti es izsludinu šo grupu, tātad pieteikšanos atveru mēnesi iepriekš, un startu mēs nospiežam 1. datumā, tātad vai augustā, vai aprīlī, vai novembrī, vai 2. janvārī. Bet parasti grupu es jau sāku veidot nedaudz ātrāk, un tā kā iepriekšējā mēneša beigās, tad jālūko vai jāmeklē grupa rokās vai jāraksta man ziņa, lai cilvēki var ienākt un apskatīties, kas te notiks, kas te sanākuši, ko mēs te darīsim, un tad attiecīgi ar mācību sākuma datumu mēs varam bez kavēšanās iet uz priekšu ar kursa saturu. Jā, un cilvēki nāk atpakaļ tieši kopīgās enerģijas dēļ, jo ne tikai es atbalstu ar savu informāciju, savu dalīšanu, savu motivēšanu un arī pašas darīšanu līdzi. Ne tikai es atbalstu cilvēkus, bet arī cilvēki viens otru grupā atbalsta. Tā mēs izveidojam ļoti drošu, slēgtu vidi, kurā mēs jo vairāk dalāmies, jo vairāk jautājam, jo vairāk atbalstam citus, jo vairāk paši dabūnam atpakaļ sev kā ieguvumu. Un tā tad abu šo apmācību programmas ir izlasāmas arī manā mājaslapā. Mums ir Zoom nodarbības, mums ir uzdevumi, mums ir dažreiz arī klātienē tikšanās, kad ir tāda iespēja. Ir dažādas bonus lekcijas nodarbības, mums nāk daudz fantastiski lektori, papildināt kursa saturu. Tā kā, manuprāt, ļoti vērtīgs ieguvums veselībai, un kā vienmēr atgādina kursa dalībniekiem, šīs zināšanas tev paliek uz dzīvi. Un tās varēs vienmēr izmantot, pie tām vienmēr varēs atgriezties pie šīs darīšanas. Tāpēc tā ir tāda ļoti, ļoti, manuprāt, vērtīga investīcija veselībā. Un trešais veids, kā es varu atbalstīt tevi, man visai labi patīk dalīties ar zināšanām, skaidrot, kā es redzu cilvēka veselību, kā es redzu uztura nozīmi, kā es redzu gremošanas trakta nozīmi visā mūsu kopējā fiziskajā, mentālajā veselībā. Un tā kā, jā, mani aicina uz konferencēm, uz webināriem, semināriem, meistarklasēm, gan pilsētu pašvaldības, gan kādas biedrības, vai gan kādas vecāku kopienas, un es labprāt dalos ar zināšanām gan caur GAPS prizmu, gan caur tādu holistisko redzējumu uz cilvēka veselību. Un varbūt tādas manas īpaši mīļās tēmas ir bērnu veselība, auglības tēma, protams, sievietes veselība, hormonālā veselība, protams, kuņģa un zarnu trakts, kas ir tā mana varbūt dziļākā, labākā ekspertīze. Mācoties universitātē, es veicu pētījumus par GAPS uzturu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem un par GAPS uzturu bērniem ar uzmanības deficītu hiperaktivitāti. Tātad bērnu jauniešu mentālā veselība ir kaut kas, kas ir man ļoti tuva tēma. Un tā kā tās ir tikai dažas. Un lūk, tā tad par šo mēs varam runāt gan konsultācijās, gan papildinot kursa saturu GAPS apmācībās, gan labprāt nāk un dalos lekcijās un webināros un meistarklasēs. Tādas praktiskās meistarklases gan man nenotiek tik bieži, bet arī to mēs varam norganizēt, piemēram, fermentēšanas meistarklasa, kurā es padalos nedaudz ar teoriju par mikrobiotas nozīmi veselībā, kā mēs to varam atbalstīt, kas to padara netik veselu. Un lieliski, ka ir arī šīs praktiskās nodarbības pēc tam, kad es parādu pamatiņus, piemēram, fermentēšanā, un ka cilvēki aiziet mājās jau ne tikai ar teoriju uzzināt, bet arī jau piemēram, ar burciņu fermentētu skābētu dārzenīšu, ja? Kuri, protams, paveiks savu procesu mājās. Fermentēties. Tā kā šie ir trīs veidi, kā es varu tevi atbalstīt, vai individuāli, vai caur grupām, vai caur lekcijām, semināriem, webināriem. Un nu jau sevi atļaujos dēvēt arī par grāmatu izdevēju, jo tā tad atkal par savu misiju esmu izvēlējusies iztulkot latviešu valodā GAPS autoras Natašas Campbell-McBride sarakstītās grāmatas par veselību. Un 2022. gadā jau iznāca latviešu valodā šī GAPS grāmatiņa, kurai šobrīd ir jau tirgošanā 4. tirāža, kas nozīmē, ka cilvēki Latvijā ļoti novērtē šīs grāmatas satura vērtību, un tā ir arī mūsu brīvprātīga obligātā literatūra nākot GAPS apmācībās. Ja kādam cilvēkam varbūt finansiālu apstākļu dēļ vai šī brīža dzīves situācijas dēļ ir grūtības apmaksāt dalību, piemēram,
GAPS apmācībās, vai atnākt uz konsultāciju, vai pat varbūt ir grūtības nopirkt grāmatu, tad šos cilvēkus varu atbalstīt, parādot bezmaksas informāciju manā veselības blogā kurantur.lv, ar C burtiņu raksta vārdu kurantur.lv, un tur ir liela GAPS sadaļa. Un arī ar šo informāciju pietiek, tur ir sarakstiņi, produktu sarakstiņi, GAPS principi izskaidroti, manas dienas grāmatas, kad es pirmoreiz pati to sāku darīt un mācījos cauri visam. Tātad tur ir atrodama informācija, un tā ir pietiekama, vienkārši ņem un dari. Pietiekami plaša informācija, lai cilvēks varētu sākt darīt un arī veidot pamazām to savu sapratni. Līdz ar to, jā, es priecājos, ja cilvēki nāk uz konsultācijām, iegādājās grāmatiņas vai nāk grupu darbā kopā uzlabot savu veselību, bet mēs esam dažādi, mūsu situācijas ir dažādas, un tāpēc kāds, kuram šobrīd varbūt ir neiespējami atļauties papildus izdevumus veselībai, bet tas ir ļoti, ļoti nepieciešams šo veselību šobrīd kārtot. Lūk, tad kurantura blogā ne tikai par GAPS, bet arī par GAPS būtībā, piedošana, kurantura blogs ir mans atkal misijas darbs, mans devums, bezmaksas devums latviešu sabiedrībai. Ļoti daudz vērtīgs, manuprāt, informācijas par veselību, atkal no tāda holistiskā, vienotā, nesaskaldītā skatījuma uz cilvēku ķermeni. Un, jā, pat ja blogs šobrīd varbūt ir nedaudz saturiski novecojis, jo man nav visu laiku iespēja atjaunot saites un vizuāli viņu ļoti daudz uzlabot, mainīt, un arī šobrīd nav laika rakstīt jaunas bloga ierakstus, bet neskatoties uz to, manuprāt, Kurantur LV pēc cilvēku lūguma un intereses, tā kā viņš vēl nav noņemts no interneta ārē, viņš ir pieejams, un, manuprāt, tur, jā, ir ļoti daudz vērtīgā. Tā ir bezmaksas pieejama informācija tev. Lasi, domā līdzi, izmantos veselību, gan par bērniņu veselību, gan par pieaugušo, gan par sievietes veselību, gan par auglības tēmām. Nu, tā kā tur ir ļoti daudz. Tur ir ielikts daudz mana darba, daudz mana laika, daudz manu arī finanšu. Jo, lai šo visu apgūtu, es kaut kur esmu mācījusies un maksājis par dalību konferencēm un GAPS kursos un tā tālāk un tā tālāk. Tā tad, lūk, bezmaksas resurss. Un tātad, jā, par grāmatu izdošanu. Tātad GAPS grāmatiņa pirmā ir iznākusi 22. gadā, šobrīd ir 4. tirāža. Un paldies visiem cilvēkiem, kas grāmatiņu iegādājas un netur plauktā, bet tur viņu blakus par rokai kā rokas grāmatu veselībai. Un nav jābūt visām šīm diagnozēm, kas tur uz vāka rakstītas, lai grāmatiņu, tā teikt, izmantot savā labā. Nākamā grāmatiņa šajā gadā, 2024. gadā, aprīļa beigās, iznāca nākamā GAPS autoras grāmatiņa par sirds veselību. Tāda grāmatiņa no vēdera uz sirdi. Un te ir atkal uz vāka diagnozes, par kurām autori runā grāmatā, kā infarkts, insults, stenokardija, augsts asinsspiediens un tā tālāk. Un grāmatiņa būtībā mūs aicina nebaidīties no taukiem, nebaidīties no holesterīna, jo neba holesterīns ir vainīgais pie šo visu sirds un asinsvadu, tā teikt, problēmām. Tāpēc lasi grāmatiņu, iegādājies, izmanto, lai uzzinātu, kas īstenībā ir sirds un asinsvadu slimību īstais iemesls, kas to veicina un attiecīgi kā to novērst. Un ne tikai izlasi un domā līdzi, bet arī lietas lietā šos te uztura ieteikumus, jo galvenā terapija, ar ko GAPS autori tātad nāk klajā, būtībā ir uztura terapija. Un šī gada, tātad 24. gada rudenī, ceram, ka dienas gaisma latviešu valodā ieraudzīs arī grāmatiņa nākamā, kas ir par veģetārismu. Tātad komandu šobrīd strādājam, grāmatiņa ir jau maketēšanas stadijā. Tātad rudenī vajadzētu grāmatiņai būt nopērkamai, iegādājamai. Un grāmatiņa ir ļoti, ļoti, es teiktu, tādā siltā, lai neteiktu mīlīgā tonī uzrakstīta, ar tādu ļoti pozitīvu atbalstošu attieksmi. Autora izskaidro visu par veģetārismu, kā viņa to saprot, un parāda veģetārisma plusus,
parāda, ko mēs neuzņemam ar veģetārismā ilgi dzīvojot, un skaidro, kā to papildināt. Autori skaidro, ka katram no šiem uztura plāniem, ja uztura filozofijām ir sava vieta un savs laiks. Tātad arī veģetārisms, arī vegānisms var būt palīdzoši kādu laiku organismam, bet tā kā jāpielūko, vai cilvēkam ir pietiekami zināšanas, kā papildināt to, kas netiek uzņemts ēdot tikai veģetāru uzturu ēdienu. Ja? Un tātad Gabs autors skaidro grāmatā par gavēni, par dažādiem gavēņa veidiem, par iznākšanu no gavēņa ar tā, lai cilvēkam būtu maksimālais ieguvums pēc tam no šī gavēņa bijis. Grāmatā autori runā par bērniem, kā radināt bērnus, kā veidot veselīgas attiecības ar ēdienu jau no pašas mazotnes. Tātad grāmatiņa, lai kurā pusē tu esi, grāmatiņa tāda vai visēdāju vai veģetārismu, vegānismu pusē. Gabs autoris, tātad šī grāmata par veģetārismu neaicina uz konfrontāciju. Viņa aicina paplašināt savas zināšanas, veidot pilnīgāku sapratni. Ja? Tātad grāmatiņa noderēs ikvienam. Vai tu esi veģetārietis, vegāns šobrīd, vai tu gribētu par tādu kļūt, vai tu nekad nedomā par tādu kļūt. Jebkurā gadījumā grāmatiņa būs ļoti, ļoti vērtīgs resurss. Un es pieņemu, ka vajadzēs pāris gadus, lai latviskotu šo milzīgo grāmatu, kas ir Gabs otra, Gabs konceptu aprakstošā noslēdzošā grāmata, kura runā par fiziskajām lietām ķermenī un kā to varam kārtot ar vispirms savadot kārtībā kuņģa zarnu traktu. Tad arī šeit komanda ir iesākusi jau darbu, bet ņemot vērā grāmatiņas apjomu, viņa gan arī divreiz biezāka un lielāka nekā pirmā Gabs grāmata, tīri paskatāmies biezumā un lielumā, ja? Bet agri vai vēlu šī grāmatiņa arī nonāks pie lasītājiem, un lasītāji jau gaida īstenībā šo grāmatu ļoti. Tātad tas ir par tādām fiziskajām grāmatām. Esmu autori arī divām e-grāmatiņām. Autora e-grāmatiņai uztura ieteikumi bērniem ar UDHS, jeb uzmanības deficīta hiperaktivitāti, un līdzautori grāmatiņai Vesels ar ēdienu, kas ir tapusi iedvesmojoties no šādas Vesels ar ēdienu grupas darba, kurā šajā grāmatiņā ir apkopotas dažādas idejas, varbūt ne tik daudz receptes, bet arī pa kādai receptītē tur ir iekšā dažādas idejas, tā kā caur bildēm, ko tad mēs, gabsieši ēdam. Kāda ir mūsu ikdiena, brokastis, pusdienas, vakariņas un kārumi un visu, ko mēs te garšīgi gatavojam un ēdam, ja? Tātad arī grupu, kā varbūt pirms iepriekš pateikt, grupu ietvaros, tātad mēs ne tikai mācāmies teoriju, mēs gatavojam garšīgus, veselīgus, sātīgus, gabsīgos ēdienus un to ziņojam grupā un iedvesmojamies tādā veidā viens no otra. Tātad tas bija par grāmatu sadaļu. Grāmatiņas nopērkamas ir gan manā mājaslapā silvijābel.com. Tur būs, manuprāt, visizdevīgākā ceniņa, bet gan sarkanā grāmata, gan zeltainā grāmata ir pieejamas arī grāmatnīcās. No Vēdera uz sirdi grāmatiņai vajadzētu būt vēl Rozes grāmatnīcās. Savukārt Gabs un abas šīs grāmatiņas vēl varētu būt Globusā. Un Gabs grāmatiņa varētu arī būt Rēriha grāmatnīcā. Tā kā meklējiet savu izdevīgāko, tuvāko iespēju, kā grāmatiņu iegādāties, un starp citu ir kāds uzņēmums, ar ko es sadarbojos, kurš rūpējās par to, lai grāmatiņa nonāktu bibliotekās. Un līdz ar to, lūk, vēl viens veids, kā palīdzēt sev, negaidot labākus laikus finanšu ziņā, aiziet uz savu tuvējo biblioteku, un grāmatiņu varbūt tur var paņemt lasīšanā, izlasīt un sākt rīkoties. Un tas, laikam, arī viss, ko es vēlējos pateikt šajā video. Ja noderēja, vai uzrunāja, vai grāmatiņas, vai kāds no veidiem, kā es varu tevi atbalstīt, droši man raksti, sazināsimies un skatīšos, vai un kā var būt tev atbalsts ceļā
ceļā uz veselību. Paldies, ka noklausījies šo, un kā es iepriekš minēju, tad liela sadaļa darbā ar mani ir šī motivējošā daļa, un es cilvēkiem vēlos parādīt, cik būtisks ir uzturs, cik būtisks ir mūsu dzīvesveids, un tikai savadot šīs lietas kārtībā, mēs varam cerēt, ka ķermenis izdarīs labāko mums. Kā es saku, ķermenis vienmēr izdara mūsu organisms, vienmēr izdarīs labāko, iespējamo ar resursiem, ko mēs tam piegādājam, un ar dzīvesveidu, kādu mēs dzīvojam. Un labā ziņa ir, ka ķermenī līdz pat mūsu pēdējiem elpas vilcienam ir saglabājusies šī spēja. Viņa ir mums iedota līdzi piedzimstot, un viņa mums saglabājas cauri visai dzīvē, līdz mūsu pēdējiem elpas vilcienam ķermeņa spēja pašdziedināties. Mums atliek tam palīdzēt šim procesam un netraucēt. Un palīdzēt nozīmē lielā mērā vispirms sakārtot savus uztura pamatus, sakārtot savu šķīvi ikdienā, kas ir tas lielākais un grūtākais darbs īstenībā, jo uzturs veidos pamatus, uz kura tālāk būvējās tā mūsu ķermeņa veselības māja. Par to mēs runājam kursos, apmācībās un konsultācijās. Jā, paldies, ka noklausījies, un droši raksti man, ja vēlies konsultāciju. Starp citu, lai uz konsultāciju varētu nokļūt pie manis, es vispirms sūtu gan informatīvo vēstuli, ko es piedāvāju, ko es nepiedāvāju, kāda ir konsultāciju formāti, kādas attiecīgi tavas izmaksas, un ja cilvēkam ir šie noteikumi pieņemami, tad mēs ejam uz priekšu, un es izsūtu anketu, kas ir ļoti liela apjomīga anketa. Tātad, lai atnāk cilvēks uz konsultāciju, un mēs netērējam laiku, es sākot uzzināt viņa stāstu no nulles. Tātad jau es esmu apmēram iepazinusies ar cilvēku veselības situāciju, un mēs varam iet jau uz priekšu ar pāriem konsultācijas daļām. Es varu rādīt savu redzējumu, cilvēks precizē savu situāciju ar jautājumiem, un skatāmies, ko tajā visā stāstā darīt, lai būtu labāk. Ja? Tātad cilvēks iegūst vairāk no konsultācijas, no mūsu sarunas, ja viņš ir izpildījis šo apjomīgo mājas darbu, aizpildījis savu veselības anketu pirms konsultācijas. Tā kā to tad visu es izskaidroju, ja cilvēki piesakās uz konsultāciju, un tādā veidā. Labi, paldies, ka noklausījies, un, kā vienmēr saku, savu e-pasta vēstuļu noslēgumā uz veselību.